Tas nav pārdošanas signāls, bet ASV akcijas, tur mēra pēc S&P 500 indeksa, CAPE ratio ir otrā augstākajā dārdzības līmenī kopš 1800 kuriem tur gadiem. Vispār kopš dati ir pieejami, jā? Varbūt agrāk bija vēl kaut kā dārgāk, bet visi dati, kas šobrīd ir pieejami, no tiem ir otrs dārgākais līmenis. Nu, un vēsturiski jau pēc kaut kādiem dārgajiem līmeņiem, lielajiem pīķiem sēko kaut kādi kritieni. Bet, kā es minēju, tas nav pārdošanas signāls. Ja mēs pastāmies, ko prognozē tāda liela investīciju, piemēram, Vanguard. Ja? Vanguard prognozē to, ka ASV lielas kapitalizācijas akcijām nākamajā 10 gadē potenciāli varētu būt vidējais ienesīgums 3-4% gadā. 3-5% no vidēja 4%. Iepriekšējos 10 gados bija aptuveni 14%. Kopā saskaitam, 20 gadē varētu būt vidējais 8-9. Tā kā viss sanāk loģiski, 10 gadi lieliski, nākamā 10 gadi, varētu būt tā, so. Un lielais jautājums ir tāds, ko mēs darīsim? Taču visiem tās ASV akcijas ir tik ļoti daudz, mēs pastāmies arī uz saviem pensiju līmeņiem. Un ko mēs darīsim? Sēdīsim tajos zemajos ienesīgumos, jo viņi tādi būs, tas nav garantēts, bet varētu būt, viss izstās loģiski. Tāds atvērts jautājums.